Tātad šeit mēs redzam kalniešu eļļu, kurā ir ieliets metanols ar nātrija hidroksīdu, kur ir pastāvējis 2 dienas, un mums apakšā stāv kas? Jā, šis ir glicerīns, kur viņš smuki atdalījies burciņā. Pa labi šeit mums stāv jau izmazgāts biodīzels puslitra tilpumā, man liekas kaut kāda mazgāšanas reize, kaut kāda 10. Kaut kur tā sanāk, bet viņš ļoti smuki ir rekur atdalījies, baltā ziepja jau ir izskalota un apakšā ūdens jau praktiski ir balts. Sākuma stadijā tas ūdens bija viss ziepains, riktīgi balts un ziepains. Tagad, kā jūs redzat, ir šāds te. Mēs pat, labi, es to testu nevaru uztaisīt, bet šis ir no šāda stāvokļa uz šādu stāvokli. Ir atšķirība, vai ne? Viņam vēl šitam te vēl ir jānostāvās tagad, kaut kā tikko viņš tika sajaukts. Bet principā, es domāju, rezultāts ir acīm redzams. Tā kā biodiesel rules, baby!